Esiet sveicināti šajā brīnišķīgajā piekdienas dienā. Dievs ir dzīvs, Jēzus ir dzīvs, un Svētais Gars ir dzīvs mūsu vidū, un Svētais Gars ir mūsos, viņš ir ap mums, viņš ir pār mums, un Svētais Gars ir mūsu aizstāvis, Svētais Gars ir mūsu iepriecinātājs, un Svētais Gars ir tas, kas mūs vada visā patiesībā. Un mīļais, dārgais Svētais Gars, es tev lūdzu, šodien šajā piekdienas dienā runā uz cilvēku sirdīm un runā caur mani uz katru cilvēku Jēzus Kristus vārdā. Un es lasīšu šodien Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa no 1. panta līdz 16. pantam. Bet kāds gulēja slims Lācers vārdā, Betānija Marijas un viņas māsas Martas ciemā, bet šī Marija bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar svaidāmo eļļu, un viņa kājas saviem matiem nožāvējusi. Tās brālis Lācers gulēja slims. Tad abas māsas sūtīja viņam ziņu: kungs, redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims. Jēzus to dzirdēja, sacīja: šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Bet Jēzus mīlēja Martu, viņas māsu un Lāceru, un saņēmis ziņu, ka tas ir slims, vēl 2 dienas palika tajā vietā, kur viņš atradās. Un tikai pēc tam viņš saka mācekļiem: iesim atkal uz Jūdeju. Mācekļi viņiem saka: rabi, nu pat jūdi gribēja tevi nomātāt akmeņiem, bet tu atkal jau dodies turp. Jēzus atbildēja: vai dienai nav 12 stundu? Ja kāds staigā dienā, tas nepiedauzās, jo viņš redz šīs pasaules gaismu. To viņš teica, un pēc tam saka viņiem: mūsu draugs Lācers ir aizmitis, bet es ēmu viņu modināt. Mācekļi viņiem sacīja: kungs, ja viņš ir aizmitis, tad viņš izveseļosies. Bet Jēzus to bija sacījis par viņa nāvi. Viņi turpretīm domāja, ka viņš runā par miegu. Pēc tam Jēzus viņiem skaidrs saka: Lācers nomirst, un es priecājos jūsu dēļ. Es nebiju tur, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Tad Toms sauc Zvīnis sacīja pārējiem mācekļiem: iesim arī mēs, lai kopā ar viņu mirtu. Tātad kāds gulēja slims Lācers vārdā, Betānija Marijas viņa māsas Martas ciemā. Bet Marija bija tā, kas Jēzus Kristus kājas bija svaidījusi ar svaidāmo eļļu un saviem matiem nožāvējusi. Un Lācers gulēja slims. Tad abas māsas sūtīja ziņu: kungs, tas, ko tu mīli, guļ slims. Jēzus to sacīja: šī slimība nav uz nāvi, bet tas būs par Dievam par godu, lai Dievs tiktu pagodināts. Amen. Lai Dievs tiktu pagodināts. Un es ticu, viss, kas mūsu dzīvē notiek tikai uz labu. Amen. Jo bez viņas ziņas mūsu dzīvē pat mats no galvas nenokrīt. Visi galvas mati mums ir saskaitīti uz galvas. Un Bībelē teica, ka neviens zvirbulīts, neviens putniņš nekrīt bez viņas ziņas. Un mēs varam paļauties uz viņu, un katrs, kas paļausies uz viņu, nekad nepaliks kaunā. Un es pateicos par katru situāciju savā dzīvē, un es pateicos, ka Dievs reformē manu sirdi, ka viņš reformē manu garu, ka viņš reformē manu dzīvi, un ka viņš strādā manā dzīvē. Un kad viss, kas manā dzīvē notiek Dievam par godu. Un es pateicos par katru garīgu rūdījumu, ka viņš ved man cauri. Amen. Lai es būtu stiprs, lai es būtu spēcīgs Jēzu Kristu. Amen. Un es ticu, viss, kas tavā dzīvē notiek Dievam par godu. Bet Jēzus mīlēja Martu, viņas māsu un Lāceru, un saņēmis ziņu, ka tas ir slims, vēl 2 dienas palika tajā vietā, kur viņš atradās. Un, ja mēs nākam pie Jēzus, protams, ja mēs dzīvojam bez Jēzus, tad nekas nevar notikt. Par Dievam par godu, mēs darām savus darbus, bet ja mēs nākam pie Kristus, mēs darām Dieva darbus, un Dievs vada mūsu dzīves, un viņš veido mūs un vada mūs savā brīnišķīgajā gaismā. Amen. Un tāpēc mums ir jānāk pie Jēzus Kristus, un viņš ir tas, kas var atnest mieru mūsu sirdīs. Amen.
Un tad Jēzus tikai pēc 2 dienām viņš devās atpakaļ, viņš teica, iesim atpakaļ uz Jūdeju. Un mācekļi viņiem saka, rabi, jūdi gribēja, nu pat tevi nomātāt ar akmeņiem, un tu atkal dodies atpakaļ. Un Jēzus saka, viņiem atbildēja, vai dienai nav 12 stundas. Ja kāds staigā dienā, tas nepiedaudzās. Ja es saku, vai dienai nav 12 stundas, ja kāds staigā gaismā, ja kāds staigā Jēzus Kristus gaismā, tad Jēzus saka, kad akls aklam ceļu rādīs, vai abi nekritīs bedrē. Un tas, kas staigā tumsā, viņš nezina, uz kurien viņš iet, bet tas, kas staigā gaismā. Amen. Ka Jēzus saka, neviena viņa aus neies bojā, un neviens neizraus no viņa rokas. Un viņš dod mūžīgo dzīvību. Un ja mēs staigājām dienā, ja mēs staigājām viņa gaismā, mēs nebaidamies no nāves. Visi lielie Dieva vīri Bībelē, viņi nekad nebaidījās no nāves. Viņi zināja savu nākotni. Un viņi zināja, ka viņa nākotne ir mūžīgā dzīvība. Un arī šeit, ja es saku, viņš nebaidās no kā, jo tas, kas staigā dienā, tas nepiedaudzās. Jo tas redz šīs pasaules gaismu. Bet ja kāds staigā naktī, viņš piedaudzās. Jo viņam nav gaismas. Ja kāds staigā naktī, viņš piedaudzās, jo viņam nav gaismas. Un lai Dievs ļaut, ka tu šodien nestaigā naktī, bet ka tu šodien staigā dienā. Bībelē teica, uzmosties, kas guli un atspīdēs tev tavā dzīvē Kristus. Amen. Uzmosties, kas guli un atspīdēs tavā dzīvē Kristus. Viņš teica pēc tam, saka viņiem, mums draugs, Lācers ir aizmidzis, bet es ēmu viņu modināt. Un mācekļi viņiem sacīja, kungs, ja viņš aizmidzis, tad viņš izveseļosies. Un mācekļi domāja par miegu. Jēzus Kristus runāja par to, kad Lācers ir miris. Un mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir patiesa atbilde un viņš mūs uzmodinās, viņš uzmodinās cilvēks arī mums apkārt, amen. Viņš uzmodinās. Un ir garīgs miegs arī tad, kad cilvēki garīgi guļ un guļ kaut kādā tiešām garīgā nāves miegā, bet Jēzus Kristus mūs šodien var uzmodināt un iedvest mūsu dzīvību, iedvest mūsos uguni un vest mūs pa šo dzīvības ceļu un nekad nestaigāt naktī, bet staigāt dienā un nekad nepiedauzīties, amen. Staigāt patiesajā gaismā, staigāt patiesajā mīlestībā. Un es piesaucu Kristus asins par tavu dzīvi. Es piesaucu Kristus asins par tavām garīgajām acīm un garīgajām ausīm, ka tu šodien sadzirdi, ka tu meklē viņa vaigu, ka tu meklē viņa tuvumu, ka tu nespēji bez Jēzus Kristus dzīvot. Es piesaucu Jēzus Kristus asins. Un es pateicos par Golgātas krustu, un es pateicos par Jēzus Kristus uzvaru, un es pateicos, ka katrs dēmons, ka katrs ļauns gars, ka katrs nešķīs gars ir uzvarēts caur Golgātas krustu, caur Jēzus Kristus asinīm. Un es sasaistu jebkuru dēmonu un jebkuru ļaunu garu tavā dzīvē, Jēzus Kristus vārdā, un Jēzus Kristus vārdā, Jēzu, nāc un uzmodina, nāc un atver acis katram cilvēkam, lai šodien katrs brālis un māsa var redzēt un dzirdēt un sakot tev no visas sirds Jēzus Kristus vārdā. Bet Jēzus sacīja par viņa nāvi, viņi turpretī domāja, ka viņš viņam par miegu. Un pēc tam Jēzus viņam skaidrs, ka Lācers ir nomiris, bet es priecājos jūsu dēļ, ka es nebiju tur, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Tad Toms sauc Zvīns sacīja pārējiem mācekļiem. Ja es saku, es esmu priecīgs par to, ka es nebiju tur, jo es eju tagad, un lai es gribu parādīt to, ka es esmu atbildi jūsu dzīvei, kad es esmu jūsu glābējs, kad es esmu jūsu pestītājs, un kad man ir vara uzmodināt, kad man ir vara darīt dzīvu mirušos, uzmodināt mirušos, uzmodināt mūs katru, un vest patiesajā gaismā. Alleluja! Un Toms sauc Zvīns saka, viņš saka, iesim kopā, lai ar Jēzu Kristu kopā mirtu. Jēzus ir dzīvība, un Jēzus ir nācis, lai būtu dzīvība un pārpilnība tavā dzīvē. Un es pateicos tev, kungs, ka šajā piekdienas dienā katra cilvēka dzīvē ienāk dzīvība un pārpilnība, un katrs šodien ir svētīts un vadīts
patiesajā gaismā, Jēzus Kristus vārdā. Amen.